tuvojas 16. marts, kā katru gadu, un šogad mēs atsevišķi, es un mani dombiedri, mani draugi, veidojam atsevišķu gājienu, lai pieminētu latviešu leģionārus, latviešu karavīrus, un aicinām citus cilvēkus norobežoties no pasākumiem, kurus rīko saucamie nacionāli, kas patiesībā īsti nacionāli nav, un vienoties ar mums kopīgā gājienā un aplūkot mūsu nelielu informatīvu izstādi, kur mēs rīkosim gājienu noslēgumā ar mērķi viest skaidrību, kas tad īsti ir bijis latviešu leģionārs, kas ir bijis latviešu leģions. Līdz šim neviens nekad nav centies ārvalstu žurnālistiem tajā skaitā uzskatāmā veidā pasniegt faktus, kāda ir Latvijas vēsture bijusi. Pienācis laiks vismaz mums izdarīt to, ko nav darījušas valdošās partijas. Un mēs esam tie, kuriem ir pienākums pret mūsu tuvākajiem, pret mūsu cīņbiedriem, pret mūsu draugiem, izturēties ar atbilstošu cieņu. No mūsu pasākuma netiks izraidīti ārā ne latviešiem draudzīgi lietuvieši, ne igauni, ne ukraiņi, un neviens cits tautības pārstāvis, kurš atbalsta latviešus un latviešu taisno lietu dzīvojot Latvijas valstī. Tas ir pirmais aicinājums, un otrais aicinājums ir pievienoties jaunveidojumam politiskam spēkam, tautas labklājībai, kura mērķis ir sakārtot Latviju tā, lai Latvija būtu valsts priekš tautas attīstības un labklājības. Paldies. Kristēn, cikos un kurš sāks pasākums? Gājiens tātad sāksies no 9:30 pie okupācijas muzeja, virzīsies uz brīvības pieminekli. Nu, un pēc gājiena mēs tātad arī pēc ziedu nolikšanas uzstādīsim šo te nelielo informatīvo izstādi, kuras mērķis tātad ir nonākt pirmām kārtām ārzemju mēdījos, kas vienmēr cenšas atspoguļot latviešu leģionu dienas pasākumus, kā fašistu un nacistu godināšanu. Tātad mums ir mērķis patiesu informāciju pasniegt objektīvi tādu, kā to ir ārzemju dienesti un rietumvalstis, kādi ir uztēruši latviešu leģionu karavīrus. Es papildināšu, tad drīkst, tieši šajā sakarā, nedaudz viņam ataucās jau 10 gadu atpakaļ notikumi, kad jūs labi zināt, ka pirmais leģionāra pasākums tika atļauts valdību, teiksim, valdības līmenī tika atļauts, jā, pēc tam tika aizliegts, jā. Tajā gadā, kad tika aizliegts visi tie vislatvieši, kas izskaitās, visi tie brauc uz Lesteri. Bet dažas nacionālas organizācijas attiecīgi pērkums, es, Inkivs, jā, gājām nesalicinājām pasākumu īstenojumu, jā. Tad mums paņēma ciet attiecīgi policija un sodas, viss vai ne. Jau nākošajā jau, kad it kā atļāva, jā, pasākumu valdības līmenī, nu, neoficiālā, bet varēja jau pieteicis, laikam vislatvieši, Daugavas vai ne, kas tur, bet lieta sekojoši. Es saistīs tieši ar maniem, var tas, es gāju pa Vecrīgu uz to pasākumu ar savu skolas biedru, un vienā viņām vienkārši savāc. Aizdus Galvas ielu, uz policijas iecirknētis, izlaida tikai tad ārā, kad viss pasākums bija beidzies, sekojoši. Policijas paziņoja, viņš saka, pasaka tiem pasākumu rīkotiem, paldies, ka mēs te noizolējām, jo tas bija pēc viņu lūguma, jā. Viņš viņam teica, ņemot vērā, ka jūs esat policistiem, kurš neuztiktos, jā, tad atļaušos apšaubīt viņa tādu, nu, teiksim, paziņojumu, jā. Tā kā jau no tā laika, faktiski vadoties pēc visiem notikumiem, šo pasākumu ir cenšies, nu, privatizēt, jā. Tas vairs nav izveidojis kā tautas pasākumu, bet kā tīri politizēts, jā, maršs, it kā. Visam punktu pielikt pagājušā gada marta, teiksim, gājiens pagodināšana, jā, parādnieku izlikšana, teiksim, attiecīgi, diktātu, jā. Mēs īkram tāpēc atsevišķi šo pasākumu
jānorganizē, lai tā diktāta nebūtu, lai būtu tiešām daudz gājums, vienības pasākums attiecīgi bojagājušiem cīnītājiem par bojušismu. Ja, teiksim, varbūt šo pasākumu vienu otru uzskata par tādu, tikai kā tādu aiziešanu, puķīšu nolikšanu tādā garā, jā, tad es teiktu dziļāka jēga. Labi zinu, ka faktiski nekas nav mainījies. Sistēma tā pats saglabājusies, tie paši pie varas tikai pārklāsošies, vēl trakāki, vēl nežēlīgāk, kas sarkarīgi visā var teikt, vai ne, nu, salīdzinoši, kas notikās, jā. Lielākiem vēlmēliem, es nesaku, ka pat pie padomu varas nebija meli, pie visām sistēmām ir politikāļos ir melojuši un bijuši, vai ne. Tā kā vairāk tas saistīts ar kā tāds, ņemot vērā, kas pie varas, jā, to mēs pārliecinamies, jums tā nav par pasākumu, ko mums aizliedzīga doma, vai ne, bija doma pieminēt bojagājušos pārkļupus tieši attiecīgi, vai ne, un pagodināt un cīti pārējais cīnīties par bojušiem, to mums, protams, aizliedz, jā, tā cīniski attieksmi viss, kas tajā lietā viss bija, vai ne, nu, viennozīmīgi, jā. Rīgas doma jau šobrīd valda bojušīgi, jā, var teikt. Tā kā, paldies Kristupam, kas saka viņu domu gājienu, ka tomēr vajag norobežoties no vislakviešiem. Tad 18. novembrī ne jau daudz cilvēki ir gājienā, jā, ne jau tāpēc, ka viņi atbalsta visu Latvijā vēsto politiku kā tādu, jā, bet tāpēc, ka tas ir tāds tautas kopu gājiens, jā. Ja runājam par vislakviešiem, jā, bija tāda cerība, viņam pie kongresa bija, ka vismaz vadība viņiem nomainīsies. Pamatā, teiksim, ierindas biedriem ir viss kārtībā. Jā, viņi vēlās praktiski to pašu, ko mēs, bet vadība nenomainā, kas ir kāda vadība, tāda valdīšana attiecībā. Nav tai pašā jāvērtē, kas kurš ir tad. Bet katrā ziņā jānorobežojās, pietiek viss, neviens cilvēks, vismaz es, nevienu soli nespēršu viņu rīkotiem pasākumiem.